tas ir tas seno maiju kalendārs. Tas ir, varētu teikt, laiktelpas matricas. Nu, laiktelpa, saprot, mēs dzīvojam, kas ir laiktelpā matrica. Un šai matricai ir konkrēta konstrukcija, konkrēts musturs, kā, iedomāsimies, vienkārši, lai cilvēkiem būtu saprotams. Pēc mitoloģijas, gan mājiem, gan somugriem ir laika dieviete. Somugriem viņi sauc par sampo, mājiem viņi sauc par savādāku. Tas ir tas pats, kas zemes dvēsele, kas ir audēja. Un no enerģijas, kas nāk, viņa auž tādu kā audeklu. Tas audeklis mēs viņā dzīvojam kā laiktelpa. Un tas kalendārs ir tas, kā harmoniski tie musturi veidojas, tie dzīpari. Un dienu nesējs, es esmu dienu nesējs, viņš ir saslēgts ar to musturu, ar tiem dzīpariem. Un viņš zina, kad ir 20 enerģijas, 72 dieva ģēniji, un ka ir vibrāciju rindas 13, 27, 9, 63, 91, tas kā vērpjās, saproti? Un katrā tādā vērpes punktā viena diena, tā ir viena vienība. Tā paskaidrošu saviem vārdiem. Būtība tā pati, bet būs drusku savādākiem vārdiem. Un vēl šo to interesantu jums pastāstīšu, ko viņš iespējams nezina. Neredz vai nav viņam tādas informācijas. Par maijiem un vispār par tām civilizācijām, kas šeit ir bijušas, tas ir viss tas, kas mēs vēl būsim nākotnē. Tas ir Uroboros princips, fraktāļu princips, tā saucamais. Tas ir tas, kad mēs kaut kad nākotnē attīstīsimies līdz tam līmenim, tad mēs varēsim atgriezties atpakaļ, un tad tiks uzbūvēta tā visa tur civilizācija, bet tā ir tā, ko mēs tagad piedzīvojam kā drupas. Lūk, tāds interesants fakts. Tā viņš arī stāsta par to laiku, par to matricu, tā saucamo. Matrica tā ir struktūra, pēc kuras šeit viss ir uzbūvēts. Pa lielam, mums jāsaprot, ka šitais ir simulācija, kur mēs atrodamies. Aizmirstiet, sāciet smadzenes savas pārdarzīt uz to, ka šitais nav tāds bioloģisks īsts un nekā vairs cita nav. Nē, tā ir simulācija. Vienkārši nekas ārpus šīs simulācijas neeksistē. Šeit viss ir šāda principa. Un simulācija tātad te jau citi likumi savādāk viss strādā, un lūk tā matrica, tas kods, tas ir struktūra, pēc kuras šeit viss notiek. Tā struktūra ir vienāda visos līmeņos. Viņa ir vienāda gan laika telpas līmenī, kur ir šie māji un visi viņi tie kalendāri, neviens nesaprot no kurienes tas ir, kā viņi to visu zinājuši. Nākotnē mēs pie tā atnāksim, būs attīstība, un tad mums parādīsies viss tā izpratne, tie visi kalendāri, un tad, nākotnes varēs aizceļot. Tas arī tagad notiek visu vienlaicīgi uz to pagātni, tad tur iedot tās zināšanas, tad tur sāksies attīstīties, šāds princips. Tā struktūra, viņa ir visur. Viņš par to struktūru mēģina izstāstīt. Viņš mēģina izstāstīt, ka viņš tur tās dienas tur iedalās, tur tie cikli, kā iet dabas cikli. Jāsaprot, ka tā struktūra ir arī uz zemes izlikta pa teritorijām, atspoguļojot. Tas viss atspoguļo vienu to pašu. Tāpatās ir pat cilvēku dažādiem psihotipiem ir tā pati struktūra. Gada laiki ir tā pati struktūra. Visur ir šī struktūra. Arī cilvēka ķermenis uzbūvēts pēc šīs struktūras. Tad to, teiksim, vienalga, kurā virzienā tu virzi savu uzmanību, mēģini to izprast, ieiet tā detalizēti, saprast, kas tas ir, tu pēc tā vari apmēram izprast esības būtību, jeb to struktūru galveno, pēc kuras šeit viss funkcionē. Viņa pēc tam tā kā pavērojas un atražojās visur. Gan sociuma līmenī, gan kopistiskajā vispār. Kas tas tāds ir bezgalīgajā tajā esības attīstības līmeņī, gan pēc tam, teiksim, šeit ir daudz simulācijas kā mūsējā, plus vēl visas pārējās simulācijas, visas tās pasakas, visi tās vēdiskie tie tēli, slāvu vēdās, tur viss kaut kāds interesants. Teiksim, ka viņi tur pārdabiskās spējas tur un viss kaut kas tāds. Tas jau viss ir nākotnē. Jo tad, kad smadzenes pārformējās no šīs, ka te ir daba, uz to, ka tā ir simulācija, sākās cita tālākā attīstība tam visam smadzenēm, un tur parādās citas spējas, teleportācija, doma lasīšana, tur ķermeņa maiņa, tā kā filmā Lūsija tika parādīts arī
Tas viss pēc tam ieslēdzās dabiski. Jā. Tas viss mums tā kā, un viņš, teiksim, stāsta no tādas perspektīvas, ka lūk, viņš tur kaut ko pārvalda, kā tā pēc kaut kādas savas tās māju, tur struktūras atkodējot, kur katra diena ko nozīmē, skaitliski, kas tur viņās tur ir noticis vai kas, jā, jo arī šādi, teiksim, var kaut ko skaidrot, kā šeit viss ir. Bet jāsaprot ir, ka atkarībā no tām realitātēm, kurā tu atrodies, var mainīties notikumi, kādi notiek. Tāpēc bieži tie visi tie gaišreģi, pareģi, astroloģija, viņi neprecīzi stāsta, jo viņš tur tad, tajā brīdī, kad viņš lasa to informāciju, lūk, viņam rādās, ka ir šādi, laika telpa, tur tās visas kaut kādas uzmanība jau krīt citur, un jau cits tas scenārijs sākās citā realitātē, un tur jau ir citi notikumi, līdz ar to viņš tur aplami tur to pastāst. Bet pa lielos vilcienos, jā, teiksim, ja tu zini, ka, lūk, teiksim, vasarā ir 3 mēneši, ziemā, jā, ir katram gadalaikam, jā, 3 mēneši, pavasarim 3, rudenim 3, tad tu vari pateikt plus mīnus, kurā mēnesī sākās rudens, un tu vari teikt, tad tūlītās sāks, tas tā metaforiski, tūlītās sāks lapas krist, viss sāks dzeltēt, vairāk lietus, temperatūra samazināsies, pēc tam saka, tūlīt kaut kad sniegs, jā, jo jau atšķirās tur katrā tajā, tur, kā tu tas viss izpaudīsies, bet plus mīnus tu vari pateikt, lūk, Ivo ar kaut ko tam līdzīgu nodarbojās, jā, viņš ir pēc tiem kalendāriem tur atkodas, kā tas tur ir, kā struktūra, kā viņi izpaužās, kā viņš saka, tur vijās. Tie visi nosaukumi tam dievībām un tā tālāk, jā, visās tajās reliģijās vēl kaut kur, tas viss ir, lai šo atspoguļotu, šos visus ciklus, šo visu struktūru, kā viņi strādā. Tas arī jums jāsaprot, ka agrāk bija daudz dievībā, tas bija tieši tas, kas atspoguļoja šo visu struktūru. Kad pārgāja uz vienu kopistisko dievu visaptvarošo, jā, nosaukums. Tā ir pati vispār, tā pati struktūras būtība, esība, kas iekļauj visu, uz to pārgāja. Bet tad sākās noliekšana, lai izprastu vispār tos elementus, no kā tā struktūra sastāv. Ir kaut kādi ieguvumi, ir arī zaudējumi. Jo tas visaptvarošais, viņš šķiet ar pilnīgi visu. Kaut kā es baigi gudri sāku stāstīt un jūtu, ka jau es nesapratīsiet šo. Kāds sapratīs, bet lielākā daļa nesapratīs jau, ko es tikko pastāstīju. Kaut kā tā apmēram, ejam tālāk.